Nu, čau, čau, mani mīļie, 3. jūnijā. Nu, un skatāmies, kas tad pa vakardienu ir sanācis. Es te vēl ilgu laiku domāju, vai vispār man kaut ko stāstīt, tā teikt, vērt muti vaļā vai nē. Jo, kā jūs redzat, grafiki ir pat ļoti tukši. Ja, tas bija vēl no rīta puses pēc grafiku laika. Uz 12 te jau vēlāk, bet te jau sāk kaut kas interesantāks veidoties. Te tāds tā kā pat mežģīnes jau parādījās, vēl kaut kas. Nu šie grafiki, es jau jums vakar rādīju, ka nu strādā uz pilnu jaudu, bet izrādās, ka tā vēl nebija pilna jauda. Pilna jauda mums parādās šeit. Viss strādā, tas jau ir vakar puse. Un arī lielais Itālijas grafiks mums vakar pēcpusdienā atkal uzšāva augšā vibrācijas pāri visai savai skalai. Tātad pāri visiem 15,000 hercu. Draugi mīļie, nu tādā līmenī mums arī šīs vibrācijas parādīsies. Un te nu jūs redzat vēl to pašu grafiku līdz 100 herciem, te jau arī ir tāds tā kā mežģīnītes. Nu, un šajā brīdī man jāsaka, ka prezentācijā tas ir viss, ko es varēju jums pa vakardienu parādīt, bet nu paskatīsimies, kas vēl ir redzams šorīt. Un tā, Itālijas observatorija mājas lapa. Nu, skatāmies, ko mums te rāda. Nu, te grafiks. Es negribu teikt, ka viņš ir pilnīgi tukšs. Ja? Viņam te tomēr tās vibrācijas visu nakti vēl ir bijušas, turpinājušās un joprojām ir šeit. Iet pāri. Jā, viņas nav vairs sarkanas, viņas nav tādas, nu, pamatīgas, jā, bet viņas visas skrien pāri visiem saviem 15,000 hertz. Nu, te arī viss ir gana mierīgi. Nu, šo bildi es jums tikko prezentācijā parādīju. Nu, te arī vēl tās pašas mežģīnītes, kā es jums smējos, ja, tur vēl kaut kādā grafikā parādījās. Nu, te arī viss jau ir salīdzinoši tukšs, nu, te atkal kaut kas gaišāks. Nu, tā viņš visu nakti ir ņēmies. Šo es jums rādīju. Tas bija no rīta, tas bija vakarpusītē, to es rādīju, bet nu salīdzinoši grafiki ir mierīgi. Draugi mīļie, šis ir mūsu dzeltenie aizskari. Jāsaka, kuku. Tik vien ir kā pāris sarkanas strīpiņas, kas nozīmē tomēr, ka vibrācijas ir, un te kaut kas mazlietiņ atkal un viss iepriekšējais periods kluss un mierīgs. Nu, te vakar kaut kas ir bijis pie 10 herciem. Nu, šis grafiks arī ir salīdzinoši mierīgs. Un tie ir mūsu sarkanie aizskari, kuri arī ir pazuduši. Un nav jau viņi labu laiku, un te vēl vakarā bija interesantas citas krāsas parādījās. Nu, te ir tikai mazliet, te ir violeta līnija pie 100 herciem parādījusies. Tas ir mūsu lielais pār pa 20,000 hercu, 22, 24. Nu, te viss notiek. Draugi mīļie, lielajos hercos notiek. Šie grafiki mums joprojām nekustīgi stāv. Arī šis grafiks te ir mazliet gaišāks. Nu, tāds viņš te šodien izskatās. Dažas stundas te jau ir gaišāks, tādas vibrācijas viņam skrien pāri. Vakar tur vienā brīdī kaut kas bišķi bija, bet nu, tas bija maz salīdzinoši. Nu, vakardien ir bijusi pēc šī grafika spriežot aktīvāka nekā aizvakardien. Kluss un mierīgs, nu te ir atpakaļ, tā teikt, iepriekšējā
režīmā. Nu, te amplitūdas iet pa pilnu skalu. To es jums vakar prezentācijā parādīju. Nu, tādi tie grafiki ir. Zāģīts plus mierīgs vakar te kaut kur vienā brīdī. Tā teikt, uzzāģējās augstāk, bet tā arī palika. Te ir mierīgi, un Kanāda mums joprojām stāv 14. Jā. Kanāda arī mums stāv. Saulīte. Šodien viss ir mierīgi, absolūti, un pēc 1. datuma, tā mēs nosaucām 4 lielajiem X līmeņa praktiski, nu šis arī ir X līmeņa, tātad uzliesmojumiem, nu te vakar dažas reizītes virs M bišķi pacēlās, un tas arī bija viss. Bet nu saulīte mums strādā. Nu, ne tajā režīmā, ko mēs varam redzēt grafikos. Šodien mēģināšu pastāstīt, ko mums dara saulīte. Un te viss ir mierīgi, KP indeks vispār ir pazudis 3D matricā, neskatoties uz saulītes aktivitātēm. Te arī ir salīdzinoši mierīgi, un pat magnetosfēra ir salīdzinoši mierīga, neskatoties tiešām uz to, ka saulīte mums strādā. Tā, te mēs vakardienas visus 4 redzējām, un aizvakardienas, pareizāk sakot, te ir vakardiena, un šodien te jau visi salīdzinoši mierīgi. Te arī jau ir atpakaļ oranžajā segmentā. Tā. Nu, mums dara Tomska. Tomska mums šķiet, ka joprojām klusē, joprojām nekas nenotiek. Te tādas aizdomīgas. Nu, šodien vakar visi mierīgi, vakar no rīta līdz 20 kaut kādiem hertziem bija 24, un te viss ir absolūti mierīgi. Nu, draugi mīļie, es tam savu pašsajūtu saku, ka es tam īsti negribu ticēt. Nu, un te mums parāda 31. maiju, un te joprojām mums ir vibrācijas augstu gaisā virs 300 hertziem no tā, ko mums rāda šeit. Domāju, ka faktiski vibrācijas ir vēl daudz augstākas. Nu, un šis grafiks mums bija sataisījis brīnuma zīmes. 118. Sen mums nav bijušas tādas zemestrīču skaits vienlaicīgi. Nu, tas nozīmē, ka, draugi mīļie, 119 nekā jums par godu. Viena pielece klāt vēl. Nu, tātad zemestrīces ir ļoti daudz. Nu, pēc šīm saulītes aktivitātēm, nu, attiecīgi zemīte arī reaģē. Un tas jau ir gandrīz normāli. 5,9, 4,9, 5,8 pie Japānas, bet to jau mēs vakar, man šķiet, ka redzējām. Tā kā, paldies Dievam, pagaidām dikti lielu un dikti daudz nav. Havajas salās atkal ir kļuvis vulkāniņi aktīvāki. Strādā ne tikai šeit, kur viņiem skaitās vulkāni, bet te jau iet pa visu lielo Kanādijas salu. Havajas salu, es atvainojos. Havajas salu un
te ir atkal no vienas vietas. Nu, tāda, draugi mīļie, tāda izskatās mums kartes un grafiki šodien, tā kā mums ir tādi jaunumi. Nu tā, tieši tāpēc smaids sejā un gaišas domas. Atā!